Šodien kopā ar TV3 parunāsim par labdarību un ziedošanu. Neliela aizskari no visa. Tā, nu tagad mēs kļūstam skaistāki kopā ar Andu. Ar Andu, jā. Kāpēc ir tā, ka televīzija mums padara par skaistākus? Nevar atbildēt jau šo jautājumu. Viss, jā? Jā. Viss jau? Jā. Tik tā. Ok, ļoti smuki, ļoti labi. Ar galveno raidījumu vadītāju. Oskars, jā? Niklau. Jā. Tad pēc cik mēs sākam? Mēs sākam, tad, kad ieradīsies Māra. Jā, tad tu man esi nolicis vis tālāk. No sevis vis tālāk, jā, lai es izskatītos jaunāks. Tad, ja es to nolikšu blakus sev, tad viss redzēs, ka es vairs neesmu tik jauns. Jā, es tieši gribēju jautāt, kāpēc esmu tur. Jā, tagad tu zini, koņā skrējienā un sprīdi ir apstājušies, lai savās domās un arī darbos palīdzētu līdz cilvēkiem. Tas ir tas gaišums, kas nepieciešams šajā gada tumšākajā laikā. Un šodien mēs arī runāsim par šādu palīdzību. Šodien mūsu Ziloņa studijā būs ziedošana. Izrādās, ka aptuveni 80% Latvijas iedzīvotāji iesaistās labdarībā vai sniedz atbalstu kādam vismaz reizi gadā. Viens no šādiem cilvēkiem, kas iespējams to dara biežāk, mēģināsim saprast. Par labdarību mums pievienojies digitālā satura veidotājs Niklaus Kravals. Sveiks, Niklau! Veido dažādas labdarības projektus sociālajos medijos. Pirms sociālmedijiem tas vienmēr bija kaut kas tāds. Arī skolas laikā tu biji tas, kurš teica, vācam zīmuļus. Tas vienmēr ir bijis, tas arī no skolas laikiem. Vienam dabū emocijas, sajūtas, tad otrs dabū, un tad aizved. Ja viņam arī nav ko iedot citam, es nezinu, viņš pateiks labus vārdus, ka viņš jebko izdarīs, lai vēl tālāk iedot tās emocijas un galvenokārt pats saņem. Bet tie nav tikai jaunieši, ir mammas ar bērniem, kas seko tā kā ļoti dažādi. Es gribu izcelt vienu labo darbu, ko tu esi paveicis kopā ar saviem sociātīklu sekotājiem. Tad rīkojas vairāk labdarības akcijas, palīdzot patvērsmēs esošiem dzīvniekiem. Un tu gan esi palīdzējis atrast saimniekus, gan cienestājus, gan tonu barības. Jā, tonu barību, jā. Pat vispār. Šī nebija pirmā reize, ne? Šī nebija pirmā reize, bet atceros pirmā reize. Tieši pirms raidījuma arī pats aizdomājos par pirmā reize saucam. Nu, kā bija saņemt to drosmi? Kā bija drosmi? Es domāju, tas jau viss ar mani aizsākās ar humoru. Ir dažādi visi kādi humora video, izjūgošanas video. Video laika gaitā es sapratu, ka vajag arī iepriecināt cilvēkus un palīdzēt viņiem. Tas pats pirmais notikums bija centrāla tirgu. Bija situācija, kur es piegāju pie seniorus, es viņiem pateicu sveiki, es sapratu, ka viņi man nedzird, es pateicu vēlreiz sveiki, un tad viņi pateica, ko vajag. Un tad viņi aizgāja. Dažādas tādas situācijas ir bijušas, ka, protams, un dažādas tur emocijas ir visdažādākās, bet tas ir normāli. Tā ir norma. Visi džeki? Tā, esmu kopā ar Aināru, es domāju, visi kaut kur esat redzējuši. Ainār, kur varēs redzēt vispār? TV3, Ziloņa studijā. Kurā datumā? 10. decembrī. Cikos informācija ir? Paliksim pie tā, ka 10. decembris. 10. decembris gaidiet Ziloņa studijā.